Čau, 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 čau! Laipni lūgti mūsu podkāstā. Mēs šodien stāstīsim par tēmu Rīga FC. Mājas sauc Kristaps, un viņu sauc. Es esmu Knuts, un šīs dienas tēma būs Riga FC, jā, un mēs arī pieskarsimies RFS vakardienas mačam, kur viņi nepatīkami spēle viņiem bija, viņi zaudēja Audai, bet, nu, pēc lieliem panākumiem nāk arī kritumi. Un arī nedaudz pieskarsimies nākamās nedēļas RFS spēlē Eiropas līgā un spēlēs pret Frankfurta Eintracht izbraukumā. Un tā būs tiešām ļoti iespaidīga spēle. Dod vārdu tev, Kristap. Man šķiet, ka, ja godīgi, Pišķiņa tajā mačā pārāk agresīvi spēlēja. Trīs treneri dabūja kārtītas. Tā nevajadzētu darīt. Bet, būsim godīgi, Zviedrs parādīja izcilu sniegumu. Var redzēt, ka viņš ir top līmeņa futbols. Viņš ir nopelnījis savu vietu izlasē. Tagad pieskaramies tēmai Rīga FC. Kādas tavas domas par Rīga FC šobrīd? Jā, Riga FC tiešām, nu, viņiem ir grūts posms jau, kuro sezonu viņi mēģina visu laiku izcīnīt to Latvijas virslīgas titulu, arī Latvijas kausu viņi grib, bet, nu, RFS ir bijis tā kā stiprāks, labāks arī līdz šim visās sezonās, un, nu, Riga FC, viņiem ir ļoti labi spēlētāji, daudz ārzemnieki, ir labs treneris, Simo Valakarī no Somijas, bet viņam arī ir tagad daudz tādas sliktākas spēles bijušas, arī daži zaudējumi, un arī tur nu, daudz arī runā, ka viņu plāno atlaist kluba vadība, jo Riga FC vadībai tas ir ļoti ierasts. Viņi bieži mēdz atlaist trenerus, tas ir uz katru gadu gan arī tāda tā kā tradīcija, bet nu, spēlētāji tiešām ir gan Brazīļi, gan no Balkānu valstīm, tur tiešām nu, viņiem ir labs sastāvs, bet nu, viņi tā kā katru sezonu viņu maina, un līdz ar to arī viņi nav tādi iespēlējušies, kā, piemēram, RFS spēlētāji, kuri jau vairākas sezonas spēlē viena komanda, tā kā viens par visiem, viss par vienu. Bet, nu, IGFC arī viņiem ir potenciāls, vai viņi to izmantos, varbūt nākamā sezona, varbūt pat šo sezonu, tāpēc, ka ar šo Audas uzvaru pār RFS tagad IGFC ir principā jāuzvar salikušās spēles un jācer uz RFS klupieniem. Kādas, Kristi, tavas domas? Nu, es pilnībā piekrītu tev, bet man šķiet, ka bišķiņ tur ir jāpiemēr tas, ka spēlētāji nerāda savu labāko sniegumu brīžos. Dažreiz viņiem nesanāk, ko grib īstenot. Viņi vai nu necenšas, vai ir vienkārši nekas nesanāk. Bišķiņ jāpiespiež sev vairāk spēlēs. Piesim, Rihards Matis ļoti labs vārdsargs. Ļoti labā pozīcijā viņš stāv un visu, bet viņam ir savas kļūdas. Viņam ir labs augums, un tas augums arī jāpielieto. Tādēļ viņam vajag vairāk uztrenēt savas taktiskās lietas un vispār vairāk mēģināt tur komunicēt. Un par treneri, jā, gan jau viņu šogad atlaidīs, tā ir kā tradīcija, bet es nedomāju, ka viņš to ir pelnījis. Jo viņam ļoti laba sezona, otrā vieta. Viņus neatzīs man šķiet, ka vairs neviens. Kā 20 punktu starpība bija Valmērē pret Rīga FC. Viņus neatzīs. Un ja RFS tagad zaudē savus mačus, Rīga FC vinnē, viņi var tikt pirmajā vietā. Tā kā tas var būt ļoti sagraut RFS-u, vai arī ļoti liela iegūmi Rīga FC. Ļoti žēl, ka viņi netika Eiropas līgā kopā ar RFS-u, bet tas pierāda tikai to, kad viņi augs un kļūs stiprāki, un citus gadus varbūt noķers RFS. Nu, jā, tā ir taisnība. Nu, viņiem ir potenciāls, bet nu, viņam vajadzētu kādu tiešām treneri paņemt uz vairākām sezonām, lai viņš viņus arī pirmssezonā, tieši ziemas periodā, viņi tā kā iespēlētos vairāk un arī tad viņiem arī tās iespējas būt vairāk un varbūt arī tad viņiem principā būtu čempionu tituls arī kausa viņi paņemt un varbūt arī Eiropas līgā vai konferenču līgā iekļūt un tur spētu tiešām labi sīvi spēlēt pret jebkuru Eiropas līmeņu komandu. Un vēl es gribēju arī pieminēt, ka šovakar būs Latvijas 2004. gada izlases tā kā Latvijas leģendu spēle. Spēlēs viņi pret Grūziju šovakar 8. Rādīs šo spēli. Anatolijas Kreipāns komentēs ļoti zīmīgi.
Viņam arī ir liela pieredze gan komentēšanā, gan vispār futbola, visa sporta tāds kā etalons, ešalons, tāds zīmogs Latvijas sportā komentē šo spēli, un arī būs tiešām gan izbijušie Latvijas izlases spēlētāji. Viņi spēlēs pret Grūziju, spēle notiks Grūzijā. Tur varētu būt arī laba atmosfēra, varbūt, un cerēsim arī uz mūsu leģendu kvalitīvu sniegumu, tā kā šī vakara spēlē. Man personīgi vairs nav ko Jā, piebilst par Rīgas FC. Tev ir kaut ko piebilst? nē, es domāju, tiešām, jā, Riga FC, nu, lai viņiem veicās, varbūt starpsezonā kaut kā sakārtot to savu kodolu un varbūt iespēt vairāk spēlētājus, un tad nākamā sezonā, lai viņiem izdodas, varbūt iekļūt konferenču Eiropas tā kā līgā un parādīt sevi uz Eiropas skatuves. Tieši tā. Un ar šitos vēlos piebilst, ka ja mums turpināsies šitāds atbalsts, mēs dosim jums jaunu kontentu, dabūsim leģendārus cilvēkus mūsu podkastos. Mēs mēģināsim visu, lai jūs padarītu priecīgus. Mēs dabūsim cilvēkus, mēs ņemsim kādus ieteikumus, kādi jums ir. Un ar šo laikam šis streams jābeidz. Davai! Čau! Like un subscribe, neaizmirstiet to arī, un lai jums veicās, cik mēs citos video.